Sveiki, veiperi! Marko Veips šeit. Šodienas apstātā mēs paskatīsimies par Elīfa Melo 3 mini tanku. Vērsim jaunu iepakojumu vaļā, skatīsimies, kas ir iekšā, kā tanku izjaukt un salikt. Pats izmantoju jau nedēļu, tā kā varēšu jums arī pastāstīt ko vairāk. Aiziet! Apskatīsim Melo 3 mini kasti. Aizmugurē norādīts to, kas atrodams kastē. Tātad pats atomizers, gatavie 0,3 un 0,5 koili, 4 O-ringi un instrukcija uz sāna, protams, security kods, ar kuru palīdzību varam pārliecināties par izstrādājumu oriģinalitāti. Tā kā skatāmies un taisam vaļā. Ņemam kasti, skatāmies, kas iekšā. Pirmais, ko ieraudzīsiet, ir instrukcija. Instrukcija vairākās valodās, norādīts gan kā salikt, izjaukt, apkopt. Tad ierodas jautājumi tad tur. Tad ir 2 O-ringu komplekti, viens violets, viens balts. Tad iekšā ir 2 koili. Viens no koiliem ir 0,5 ohmu gatavais koils, novērtēts no 30 līdz 100 vatiem. Otrs koils mums ir 0,3 ohmu, kurš novērtēts no 30 līdz 80 vatiem. Un, protams, pats Melo 3 mini tanks, kā redzam, smuki iegravēts. Tātad Melo 3 mini tanks sastāv no pamatnes, koils maināmais, skurstenis. Tātad šajā stāvoklī arī mainām komplektā pievienotos O-ringus, stikla tūba, uzgalis, kā redzam, hermetiski noslēgts, un iemutnis. Lai saliktu kopā tātad skrūvējam koilu pamatnē, uzliekam stikla tūbu virsū skurstenim, nedaudz iespiežam, un tad jau kopā ar pamatni atliekam uzskrūvēt uzgali un iemutni, un tanks ir gatavs. Tāda lieta, kuru noteikti ir jāatgādina, pirms tanka lietošanas noteikti neaizmirstam sagatavot koilu. Iepilnot spraugās nedaudz savu izvēlēto eģuisu, lai nepiedegtu kokvilnu. Kad tas ir izdarīts, liekam iekšā koilu pamatnē, un tad jau visu pārējo klāt pamatnē. Un tanks ir gatavs lietošanai. Lejam iekšā sevis izvēlēto džuisu. Ieteicams varbūt minūti atstāt viņu tādā stāvoklī, lai tā kā nedaudz koils uzsūc un ir gatavs. Tātad ņemam savu modu, skrūvējam virsū Melo 3 mini tanku, izvēlamies sev piemērotos vatus, tad atkarīgs no kura koila kāds tam ir limits, un sākam tvaicēt. Tātad esmu palietojis Melo 3 mini tanku jau kādu nedēļu. Gribētu uzteikt to, ka nekas garām nelīst. Viss forši strādā, viss ir ok. Tas, kas varētu būt netik labi, ir tas, ka tanka tikai 2 ml, respektīvi, un šķidrums uz viņu diezgan ātri iet uz 0,3 koilu.
dīvaināt. Varbūt šis varētu būt labs veids. Un piemērs, kā, ja tu pārēji uz RTA tankiem, kur tu pats taisi un kur tur tiešām zupiet vairāk, tad jā, šis varētu būt viens no tiem pārējais posmiem, lai tu pierodi vispār, kā tas viss notiek. Bet tā, tanks ir ok. Tvaiks ir biezs. Patīkams iekšā redastērga aromāts, lai atšķirtu to garšu. Es teiktu, ka garša nav tā, ka jūt 100%. Bet ko no tāda tanka var gribēt? Iesācējiem neslikts variants. Tie, kas grib pāriet uz RTA, jau tā kā aptuveni tā.